Tad bija, tas Vestbergs uztrenēja to komandu, un mēs B-klases meistars Cīkstēs dabujām pirmo vietu, vai ne? Līdz ar to nākošo gadā tikām A-klasē. Apskatnieki jau raksta, ka Valmiešu debija bija ļoti bāla. Pirmās 2 spēles mēs pazaudējām pārliecinoši, jau atceros. ASK bija un kas te vēl laikam Rīgas Dinamo. Jā, Vefs bija, jā, toreiz abas meistarkomandas, tie bija profesionāli, viņiem jau pārējām nebija konkurence. Mēs jau kaut kur tur bijām, kāds 6., 7., bet sezonas beigās mēs bijām 5. vietā. Un ja pārēķina nost vēl ASK un Vef, vai ne, tie it kā tā kā ārpus konkurence, bet jau pēc tiem laikiem 3. vieta jau bija ļoti augsta. Treneris briesmīgi. Labs var teikt. Viss ņēma aiz dziesmas. Trēniņiem viņš teica, atnāc uz vakarā uz stadionu. Viņš paņem visu, var teikt, gandrīz visu dienu viņš met bumbu, vai ne? Bet priedi un mūžīgi jātrāpj. Tas bija bērnīts. Lai iztrenētu metienu, vai ne? Un bērns vienmēr mierināja. Bet viņš bija, kā saka, vai jālaid, vai es izdarīju kādu kļūdu, tā bija lamāšana. Pēc tam viņš pienāca pēc spēles klāt, viņš saka, pirmās spēles es arī uztraucos. Viņš saka, neņem galvā, es gribu visu to labāko, un es zinu, ka tu gribi. Ja es sabļauju, tu neņem galvā, esi mierīgs. Pēc spēles viņš cepoja no deņiem tādā ziņā. Viņš bija vispār tāds autoritatīvs cilvēks, vai ne? Bet, disciplīnu viņš mācēja komandā. Tāpēc jau arī viena daļa tie panākumi bija, mācēja saturēt komandu. Atbalstīja ļoti daudz, jo zāles bija pilnas, un nebija rūmas pat, ka Valmieru spēlēja. Kad bija sporta entuziasti, gan uz futbolu, tur Limbažielas stadionā, kad spēlējām, vai nebija vienmēr ļoti daudz skatītāju. Tāpat uz basketbolu sacēla tiešām daudz skatītāju. Protams, kad aplaudēja par to uzmundrinošu aplausi un tā, par to nav ko runāt, sapronos Valmiešu publikai, tas tas bija jau. Ko tad es jau skatos kā mazdēlam tagad ietēni ar Jānim. Tā jau pavisam dienu pret nakti, viņš 2 reizes nedēļā, tas ir 2 reizes dienā trenējās, mēs 2 reizes nedēļā, un tāda jau arī. Tikai tad, kad sezona, kad jau bija vasara, tā jau neviens netrenējās. Tā laika jau tas bija liels retums. Vienīgi mūsu komandā varēja stabili ietriekt Gunārs Lūkiņš. Lai gan viņš arī nebija sevišķi gara auguma salīdzinot mūsdienām. 1,92 m jau normāli, nekas nav tāds. Pārējie jau mēs bijām, man bija 1,90 m, Guntim Mastiņam 1,90 m, tā vēl bija Brits Jānis 1,90 m, tāda apmēram. Pirmais vecākais, kas sāka. Brālis un brāļdēls un mans dēls, un tā visi tā aizgājuši ir pa to ceļu. Tā jau ir, jā. Dēls tak spēlēja Alvils treneris un spēlēja pats basketbolu. Vis tālāk jau mazdēls ticis. Es jau galvenais arī vakar saku, kad Jānim jau tik labi gāja, ka viņa dēls jau pirmo reizi atnāca bija uz basket Emīls. Tā jau būs kas 4. paudze. Cerams jau, ka būs turpinājumi.